Piektdien, 12. decembrī, reģionālajā vizītē Daugavpilī viesojās viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars. Vizītes laikā ministrs tikās ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju Andreju Elksniņu, lai pārunātu pašvaldības aktuālos jautājumus, austrumu pierobežas attīstības izaicinājumus, kā arī prioritātes nākamajā Eiropas Savienības daudzgadu finanšu periodā. Viens no vizītes pirmajiem pieturpunktiem bija Austrum Latvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centrs Altop, kur ministrs iepazinās ar pašvaldības paveikto uzņēmējdarbības vides attīstībā. Vizītes mērķis, protams, ir Daugavpilī redzēt īpaši to, ko Daugavpils pilsēta ir izdarījusi saistībā ar uzņēmējdarbības atbalstu. Mēs esam objektā, kur tas ir izdarīts, objektā, kurš ir gatavs tam, lai tieši Daugavpilī, Latgales reģiona kopumā varētu investēt uzņēmēji. Tie priekšnoteikumi ir šobrīd gatavi. Ir svarīgi, lai šis projekts noslēgtos tiešām ar vienu vai vairākiem reāliem uzņēmumiem, kur dod darba vietas, spēku Latgales reģionam kopumā un Daugavpilī. Un mēs redzam šeit tiešām piemēru tam, kā to izdarīt vislabākā veidā, iepriekš plānojot un investējot mērķiecīgi tieši ražošanas telpu izveidē. Tālāk vizīte turpinājās Daugavpils ziemeļu rūpnieciskajā zonā, kur atrodas vairāki lielākie pilsētas ražošanas uzņēmumi. Ministrs apmeklēja akciju sabiedrību Latvijas Maiznieks, kur nesen izbūvētas jaunas ražošanas telpas. Tiekoties ar ministru, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš aktualizēja ar reģiona sociālo-ekonomisko noturību, kā arī uzsvēra nepieciešamību pēc plašāka valsts līmeņa atbalsta Latgales attīstībai. Mūsu mērķis ir cīnīties par mūsu reģionu, norādīt uz problemātiku attiecībā uz depopulāciju, attiecībā uz austrumu pierobežas programmu, kuru šobrīd ir lielā mērā fikcija. Mums svarīgi valsts līmenī nostiprināt lielos attīstības projektos un tādu Altopu industriālo parku, kurš uzbūvēts Daugavpilī, ir jābūt nevis viens pa visu Latgali, bet vismaz 10, lai šeit nāktu uzņēmēji, lai viņi veidotu un radītu jaunas darba vietas. Un tikai tas un vienīgi noteiks Latgales attīstības potenciālu. Vizītes noslēgumā ministrs devās uz Daugavpils cietoksni, kur šobrīd turpinās cietokšņa dārza atjaunošanas projekts, kā arī apmeklēja Rotko muzeju. Sižetu sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.